Stāstu stāstīšana izskaidro pasauli caur citu cilvēku pieredzi un vienlaiks arī strukturē mūsu domāšanu. Bet kino stāstu stāstīšana spēj šos vēstījumus padarīt gan iesaistošus, gan ļaut ar tiem identificēties, gan tēmas, gan varoņu ziņā. Un tādējādi kino stāstu stāstīšana ir arī brīnišķīgs veids, kā būvēt mācību stāstu. Kino izmanto dramaturģiju, izmanto montāžas struktūras, bet jo sevišķi mūsdienu izaicinājumu kontekstā piedāvā dažādas netradicionālas veidus, kā stāstīt stāstus tā, lai iesaistītu skatītāju un klausītāju īpašā veidā, gan izmantojot spēļu stratēģijas, gan izmantojot dažāda veida mīklas, gan izveidojot dažāda veida epizodiskos narratīvus un tā tālāk. Lai par to domātu un lai padarītu savējo mācību stāstu īpašu, būvētu to tādu, lai katrs klausītājs jūsos ir ieinteresēts un domā līdzi un ir iesaistīts, mēs mēģināsim saprast to, kā kino stāstu stāstīšanas metodas ir pārceļamas mācību stāstu būvēšanā. Lai uzzinātu par to vairāk, tiekamies 19. februārī mācību konferencē.